Čau visiem, zinu, sen esmu filmējis video, bet nolēmu atsākt, jo man ir super grāmatas, tikko no grāmatu tirdziņa Kontinenta, jā. Mamma pirka, jo viņu ļoti interesē Kontinenta grāmatas, tie romāni, ko viņi tur teica, ka tur, no kaut kurienes viņi tiek tulkoti tādi, tie romāni no angļu valodas tur ir, bet neatceros īsti to nosaukumu. Un jā, tie visi ir bestselleri, pilnīgi visi. Tāpēc es nolēmu jums parādīt šīs burvīgās grāmatas, jo kas var būt labāks par grāmatām? Jā. Tā. Pirmā ir šī labā grāmata, Ja tu aiziesi. Indriķējuši, vai ne? Un sižets arī ir labs. Ja viņš dosies karā, tad kļūs par slepkavu vai tiks nogalināts. Ja viņš paliks mājās, tad nonāks cietumā vai tiks nošauts. Ar šādu izvēli jāsastopas jaunajam dramaturgam Hovardam Hendersonam. Citu vīru dedzīgā vēlme mesties ciņā ar neredzamu ienaidnieku viņam šķiet neizprotam, jo frontē viņš jau ir redzējis cilvēks no visnelāgākās puses, tāpēc arī nevēlas karot, jā. Ja viņa paklausīs savai sirdī, tad tiks izstumti, ja viņa rīkosies kā pieņemts, tad mocīsies vientulībā. Ar šādu izvēli jāsastopas debitantei Vivianai Fosterei. Kad viņas kāzu dienā sākas karš, viņas atsvešinātais vīrs nekavēties dodas uz fronti un viņa tiek atstāta viena. Derbišīras lauku saimniecībā tālu prom no tās žilbinošās pasaules, kur līdz šim bija pazinusi. Super, Jā, pa fronti arī ilsoties, jā, šī tēma te figurē. Un es domāju, ka viņa ir ļoti interesanta priekš manis. Viņa viegli lasās, jā, viegli diezgan. Tiešām tāda viegla valoda ir šajā grāmatā, es domāju, es viņu ļoti ātri izlasīšu, jā. Ir Kontinenta grāmatas, kuras man ļoti ilgi vēlks, un es nekā viņas izlasīt nevaru, bet domāju, šo es diezgan ātri izlasīšu. Sižets ir pietiekami labs, jā. Un turklāt tā ir super autore Adele Parks, jā. Visi viņas darbi ir bestselleri, jā. Viņa tiešām māk rakstīt. Ļoti jums iesku šo grāmatu. Tā, nākamā. Un šitā ir super autora arī. Suzana Elizabete Philipsa, Mīlestības šokolādes glazūrā. Ārprātīgi laba, ārprātīgi viņa laba. Tā, jā. Un sižets super. Tā ir nākamā grāmata no Chicago's Stars sērijas. Jā, tā ir sērija. Šajā romānā sastopas veiksmīgs sporta aģents un viņa svarīgākā klienta māsa šokolādes meistere. Viņu attiecības sāks visai neveikli, jo Brets kļūdai notur Roriju par seksa industrijas pārstāvi. Superīgi! Bretam un Rorijai nekad nebūtu vajadzējis tikties, un pavisam noteikti nebūtu vajadzējis iesaistīties muļķīgā vienas nakts sakarā, kura sekas sāpīgi skar abus. Bet tad pēkšņi pazūd futbolists, un tiek atrasta skaista mirusi meitene. Wow. Breta karjeras karājas mata galā. Viss kļūst aizvien sarežģītāk, bīstamāk un seksīgāk, jā. Rorija liekas, ka Brets dzīvo pēc aplamiem principiem. Savukārt Bretam Rorija ir aizliegtais auglis, neaizskaram un neaizniedzam, bet tikpat kārnoši, kā viņas gatavotā izcilā šokolāde. Bet tā kā Rorijas brālis ir Breta lielākais klients, viņa māsa ir tabu. Superīgi vienkārši. Sižets. Jā, ja tikai uz sižetu skatās, tad ļoti interesanti. Tā, tiešām arī viegla valoda, un es domāju, labi lasīsies. Super vienkārši. Otrā grāmata no Kontinenta. Jā, visiem iesaku, un Kontinentam vienmēr ir bijušas labas grāmatas, un vienmēr būs. Nākamā. Kristīna Doda gandrīz iemīlējusies. Gandrīz, ne ļoti skan, jā? Nezinu. Džekija Portere nejauši kļūst par slepkavības liecinieci. Sākums jālabs. Situācija tik sarežģīta, ka par vainīgo var tikt noturēta viņa. Tādēļ Džekija nākas bēgt, atstāt savu veiksmīgo biznesu un identitāti. Jo patiesībā viņas vārds nemaz nav Džekija. Un patiesībā visa viņas dzīve bijis viens liels noslēpums. Wow. Pēc 9 gadu probūtnes viņa atgriežas vienīgajā vietā, kur jebkad ir jutusies drošībā. Bet tur viss mainījies. Atskaitot vienu vīrieti, kuru viņa reizi mīlēs un ienīdusi. Wow, tiešām tas sižets vispār viņa māka tik ļoti viņu izvērst. Kristīna Doda, jā, vēl viena ļoti, ļoti populāra rakstniece. Superīga vienkārši. Kā konfektas torts.
Super, visiem iesaku arī šo. Tā, nākamā, man te daudz ir, es nezinu, ļoti daudz laika paies, kamēr es izstāstīšu sižetu un parādīšu šīs grāmatas un pateikšu, ka viņas ir kolosāls, jā. Bet tas ir tā vērstīcamā. Kārena Vaita, Dievs, tā ir top autora, vismaz priekš manas un mammas. Vecā tiesneša mantojums, jauna grāmata un vienkārši superīgi viņi ir. Oho. Tā, 20 gadu vecumā Kasija Madisone, atpakaļ neatskatīdamās, ir pamatu 100. Voltonas mazpilsētu Amerikas dienvidos. Bet, kad nāks te atgriezties ģimenes apstākļiem, jaunā sieviete spiesta atvadīties no mierīgās dzīves Ņujorkā un atkal saskarties ar problēmām, no kurām viņa reiz jau ir aizbēgusi. Pēc ierašanās Ņujorkā Kasija darīs visu iespējamo, lai kļūtu par citu cilvēku, sākot ar veiksmīgas karjeras veidošanu un beidzot ar atbrīvošanos no dienvidnieces akcentu. Taču naksnīgs telefons zvans uzjundīja visu, ko viņa ir centusies aizmirst. Viņa nav runājusi ar māsu kopš brīža, kad Harrietis labs apstēsies ar Kasijas līgumu. Tagad māsa zvan, lai pavēstītu, ka viņas tēvs guļ uz nāves gultas. Kasija dodas apkaļ uz 100. pilsētu, un vienīgais, kas viņu biedē vairāk par tēva zaudēšanu, ir satikšanās ar māsu un viņas kuplo ģimeni, jo Harrietas vietā vajadzēja atrasties Kasijai. Tomēr viņa nespēja neiemīlēt māsas bērnus, tāpat kā nespēja nejusties kā mājās vietā, kur cilvēki citam apjautājas kā klājas un par atbildi grib dzirdēt patiesību. Censdamās apvaldīt pārsteidzošas jūtas pret senaizmirstu draugu un saskardamās ar negaidītu nelaimi, kas apdraud viņus jaunatrasto ģimeni. Kasija sāk saprast, ka mājas ir vieta, kas mīt katra cilvēka sirdī, un to tik vien gaida, lai tiktu atklāta no jauna. Tas tik ir. Māsa aprec viņas čeku. Baigi. Bet jā, Kārena Vaita ir tā autora, jā. Viņai ir X faktors, mierīgi vienkārši. Dievi. Jā, arvien labāki sižeti jāparādās. Super. Iesaku. Tā, nākamā. Arī Kārena Vaita, jums paveicies. Pēc lietus. Labākais ceļojums ir tas, kas ved mājās. Skaisti. Un tad, pa ko es šeit? Jā, būtībā. Pašnodarbinātā fotogrāfa Sūzana Luisa jau kopš 14 gadu vecuma savā dzīvē cīnās viena un negrasās nekur noankuroties uz palikšanu, un vismazāk jau tādā mazpilsētiņā kā Voltona, Džordžijas štatā. Viņa ir ieradusies, lai tur uz kādu laiku paslēptos, nevis lai censtos iedzīvoties. Jaunās sievietes izdzīvošana atkarīgi no viņas spējas, nemanot ienākt citu cilvēku dzīvē un atkal nozus no tās, nekad nepalieko pārāk ilgi vienā vietā. Taču Voltonā neviens nedomā atvieglot Sūzanas uzdevumu. Pirmkārt, tā ir pilsēta, kurā visi viņus visus pazīst, un visi šķiet apņēmušies panākt, lai Sūzana tur justos kā mājās. Tālāk, otrkārt, Sūzana pašai nemanot satuvinās ar pilsētas mēru Džo Warneru un viņas 6 bērniem. Tomēr viņa nevar atļauties ilgi atrasties miera stāvoklī, lai arī beidzot ir atradusi vietu, kurā iedaras. Tas tāpēc, ka kāds viņu meklē, un šis kāds negrasās likties mierā, kamēr nebūs iznīcinājis jaunās sievietes dzīvi. Wow, vienkārši kaut kāds trilleris. Jēzus. Ļoti labi. Reti, kurš kontinenta romāns nav labs, pārsvarā viņi visu tur labi. Visur izcili sižeti, jā, personāži. Jā, ir ļoti iesku Kārena Vaita, sevi pierādījis neskaitāms jau reizes, tāpēc jā, ir vērts. Vēl 3 grāmatas. Daudz gan. Labi. Ketrina Krofta. Viņu es neesmu lasījis, nezinu. Kāzu viesis. Wow. Es neļaušu tev aizmirst. Es jau nogurnu. Pa zeltainā pludmales smiltīm Emīlija dodas pie savu pievilcīgā līgavaņa Džeremija. Viņš stāv pie altāra kopā ar savu mazo meitiņu Leksiju. Emīlija no sirds tic, ka šī diena ir jauns dzīves sākums viņiem visiem. Tagad līdzās būs Džeremijs, un ēnas no viņas tumšās pagātnes vairs nekad neatgriezīsies. Ceremonija ir īsa. Nu jau Emīlija precēta sieva, viņu uzsmaita savam brīnišķīgiem vīram, žēl tikai, ka nav neviena viņas tuvnieka. Abi viņas vecāki miruši. Visi aplaudē, kad jaunolātie saskopstās. Emīlija pagriežas pret viesiem, viņas sirds sastiņas šausmās. Ir ieradies Kristiāns, cilvēks, kurš var izpūsīt visu, ko Emīlija tik rūpīgi veidojusi. Emīlija pilnīgi skaidrs, ka nedrīkst pieļaut, lai kāds uzzinātu, kas ir šis cilvēks. Nevienam nedrīkst izpaust to, kas Kristiānam zināms par Emīliju. Ir pagājis tik ilgs laiks. Kā gan Kristiāns viņu ir atradis? Uz ko Emīlija būs gatava, lai apturētu cilvēku, kurš nekad neļaus viņai vienkārši aiziet? Kaut kāds apsēstais ar viņu sanāk, ja stalkers kaut kāds tur ir.
Nu, man patīk tādas sižeti, tas ir ļoti krūti. Tas kaut kāda, jā, viņai tumša pagātne, un šis cilvēks ir daļa no tās tumšās pagātnes, un tagad viņš kaut ko darīs tur. Interesanti, ko? To uzzināsim izlasot šo burvīgo grāmatu. Ketrina Krofta, Kāzu viesis. Jā, ļoti lieliski, jā. Dāvalos, priekšpēdējā tā. Adela Pārks, ļoti zinām arī romānu pasaulē, zināma autore. Tikai starp mums. Tikai starp mums. Pazudusi bez vēsts. Vai nogalināti? To uzzināsim. Kailijas Killingemas pazušana ir pievērsus plašu sabiedrības uzmanību. Kas gan ir noticis sievieti, kur dzīvoja dubult dzīvi, būdam precēt 2 vīriem? Oho. Es esmu kaut ko tādu jau lasījusi par sievieti, jā, ar dubult personību, neatceros nosaukumu vairs. Tiek pieņems, ka viņa ir mirusi. Galvenie aizdomās turamie ir abi Kailijas vīri. Tomēr izmeklētājai Klemens ir neizskaidrojama sajūta, ka viss sarežģītāk nekā izskatās. Un vēl viņai cerība, ka šī Kailija tik daudz nosodītā un vienlaikus apbrīnotā sieviete ir dzīva. Wow, nu gan sižets, protams, jā. Tā ir tām dubultajām personībām. Cilvēks pazūd, jā, un tu domā, kas noticis. Ļoti interesanti. Kā ir tiem grāmatas? Ja varētu saprecēt grāmatas, vienkārši labākie iespējamie stāsti no visiem. Labi, pati pēdējā vairs nemocīšu. Tā. Un tā arī ir Ketrina Krofta. Citas vīrs. Superīgi. Jā. Un diezgan labi viņi iztulkojuši nosaukumu. The Other Husband. Atšķirība nav. Superīgi. Kas te bija? Vienas kļūmīgas viesības draud iznīcināt visu. Vat kā. Tā. Tas ir nevainojams skaists vakars, kad te bija dzīve pārvērš līdz nepazīšanai. Ebija un viņas labākā draudzene Siena apmierināti noskatās, cik aizrautīgi viņa vīri Tērzē un Smejas dārza noimē. Neviens no viņiem nezina, ka šī būs pēdējā reize, kad viņš atrodni kopā. Ikdienas dzīves garlaicības nobaudītā vīna iespējā Ebija negaidīt piekrīt Sienas ierosinājumam uz vienu vakaru apmainīties ar vīriem. Sižets gan ir. Domājot, cik tas būs jautri, padzīvot citā dzīvi kaut vai tikai uz dažām stundām. Taču tas, kas sācies kā izklāt, izvērš īstā katastrofā visiem 4 iesaistītajiem. Palgus divatā ar Sienas vīru Gregu, Ebija konstatē, ka viņš ir neparasti aburoši un pat iekārojams. Bieži vien notiek. Un šajā naktī notiek kas tāds, ko ne viņa, ne Gregs vairs nevar padarīt par nebijušu. Ebija izmisīgi vēlas paēstīt patiesību savam vīram un Sienai, taču, kad Gregs sāk šantažēt viņā citu rūpīgi glabāt noslēpumu, Ebija nekas cits neatliek kā vien klusē. Un tad notiek neiedomājamais. Gregs piepiši pazūd. Nu jā, šitā ir visu sižetu kulminācija. Teikšu, kā ir. Un vienkārši valoda. Super. Nu ko, esmu, jā, jums parādījis visu šīs grāmatas, visi ir bestselleri, ļoti forši sižeti, tāpēc iesaku jums tūlīt, jā, kaut vienu nopirkt un izlasīt, jā. Ir jaunas grāmatas, ir netik jaunas, bet visas ir hiti, visi stāsti ir tā vērti, lai viņus izlasītu. Čau, nu tad, jā, visi tiekamies nākamreiz. Bye!